Labrīt no rīta. Šodien nesanāk tā īsti smaidīt. Vispār video bija domāts ļoti priecīgs. Nu, tiešām bija priecīgs video domāts. Bet notika tā, ka pirmkārt, ko es saprotu, es tiešām esmu holēriķis, ļoti izteikts pēc temperamenta. Vai arī man tās emocijas vispār tā uzkāpj, un es varu, nezinu, ļoti īsā laikā. Tas būs ļoti īsi mirkļi, ka es gan sapriecāšos, gan apraudāšos, gan skumšu, gan sadusmošos, un tas notiks viss ļoti īsi, un īstenībā tāpēc es vakaros jūtos ļoti piekususi. Nu, ar to nav jālielās, ja, ar tādu stulbu emocionalitāti. Nu, es teikšu šoreiz stulbu, jo pat jau arī nogurstu. Vienkārši tikko tāda priecīga, nu tāda kā tad saziedējusi ieva, skrienu, man paciņu atsūtīja vīrs. Pēc tam pastāstīšu, kā atsūtīja un tā tālāk. Bet es pārbraucu mājās, un es jau no rīta redzēju, nu, ka mans kaķis, tas, kurš tur guļ, 18-gadīgais. Jau no rīta bija ļoti dīvains. Viņš bija dīvains ar to, ka viņš, nu, parasti man mazākā kustība, un viņš uzreiz tā kā ņaud pa visu māju. Nu, miencīti. Jā, viņš ņaud pa visu māju un prasa ēst. Tajos 4 vai 5. Bet šorīt tā nav. Un kā viņi iet ārā, viņi sēdas zāli, un tad viņi izvēmjas, un arī šo viņš izvēmās, bet viņš neko neēd, un viņš vispār nekā nedraudzējas. Jo viņš vienmēr ir ļoti draudzīgs. Jā, un tad es domāju. Nu, viņam ir 18 gadi. Un tagad loģiski, ka es domāju, ka viss notiek tā kā tādos, nu jā, viņš visu laiku tur acis ciet. Tā kā ir labi, un tad ir pēkšņi tā kā kritiens, un tā nākamā pakāpe. Nu, nezinu. Tātad viņš kaut ko tur sāk mazgāties. Es ceru, ka viņam būs labāk. Bet vecums ir. Un tad blakus sēž vēl viens. Apsēdies, kur tu esi? Rekur. Skatās pa logu. Nu labi. Bet pie priecīgākām lietām. Redziet, nu dzīve tāda ir. Kā es sadomājies un darīsi un visu kaut ko. Un tad viss. Labi, bet tagad tā paciņa, es tādu nezinu, kā lai es... Vai ko viņš nokāps, ne? Redzēsim, ko viņš darīs. Viņš pat ārā šodien negāja. No rīta. Ne, galīgi slikti viņam šodien ir. Labi. Nu, tas ir ar dzīvniekiem. Vispār... Tagad varētu pat apraudāties, ja? Šī paciņa, ko man vīrs sūta, tas arī ir pat smieklīgi, jo tas bija aizvakar, kad viņš man saka, es tev atsūtīšu dāvaniņu sieviešu dienā, 8. maijā, un es tā kā, nu, ar bērniem visu laiku tādā ņigu, un ka es pat īsti, nu, tā kā sākumā tajā pirmajā frāzē es nemaz nepiefiksēju, ko viņš, nu, kāds tā kā 8. maijs, kāda sieviešu diena. Es
te griezīšu. Es tiešām nezinu, kas tur ir. Viņš arī neteica. Un es tā kā jā, un pēc tam es tā paklausījos sieviešu dienu, taču jau bija. Un tā taču vispār ir martā. Un vispār būs citi svētki. Būs māmiņa diena, es viņam saku. Un viņš saka, māmiņa diena. Nu labi, es tev vienkārši tad atsūtīšu dāvaniņu. Nu jā, jo māmiņa diena, un tad es zinu, ka manam vīram, nu viņam jūk viss šie te māmiņa diena, Valentīna diena, sieviešu diena, un tad viņš vienmēr saka, un kad tad jūs sveicat vīriešus? Nu tā, tādi jautājumu viņš man arī uzdod. Nezinu, kā šitās kastītes parasti jātais vaļā. Šitā ir maz kastīte, un tas būšot man iepriecinājums. Ziniet, tas ir iepriecinājums. Es saku, papinkšķi par kaķi. Nekāda kastīte. Vai, cik skaisti. Viņš ir ritīgi mīlīgi. Tas ir ritīgi mīlīgi. Mans vīrs vispār ir aizbraucis projām. Viņš būs tikai pēc nedēļas. Viņš ir projām 3 nedēļas. Un tā kā viņš zina, kā man iet ar bērniem, tā kā viņš piezvana. Un es, diemžēl, pārsvarā esmu kaut kāda diezgan neadekvāta. Nē, nu, ar to, ka viņi vienkārši ir ļoti aktīvi, abi. Un mazais vispār ir hiperaktīvs. Un līdz ar to nemitīgi jāpieskata, un viņi neklausa. Nu, elementāri pateiksim, nu, ja kaut ko es aizrādu, tur ir vajadzīgs tad kādas 10 reizes, ja kaut ko nedrīkst. Un nemitīgi atkārtot, un tik un tā, ies un darīs. Un ļoti aktīvi un ļoti uz pašdarbību. Jā. Labi, bet tieši tāpēc viņš, tā kā redzot to, kā mums te brīžiem iet, viņš laikam, tāpēc man atsūtīja dāvaniņu. Un tas ritīgi, nu tas ir, rakstīts, mano dala, atkal otrādi. Cik interesanti. Laikam jau auskari. Jā, paklausieties. Tiešām auskari. Nu jā, mans vīrs zina, ka man patīk auskari. Cik skaisti. Redziet? Viens tāds un viens tāds. Viens tā kā spāre un otrs tā kā zvaniņš. Ļoti skaisti. Nu absolūti tā. Manā stilā. Un, ziniet, ka kādreiz es domāju, vai es piekrītu sievietes ordinācijai par mācītāju, piemēram, ja? Nu, tad konkrēti tādai sievietei kā es, tad nē. Es tiešām, es esmu ļoti emocionāla, ļoti cikliska. Man pašai ar sevi ir grūti. Nu, tieši ar to emocionalitāti, ar to, nu, ka man ļoti elementāri saraudināt ir, piemēram, ļoti elementāri. Tā taisīšu vaļā un ielikšu. Un, piemēram, kaut kāda tiesnesis arī nevarētu būt. Nē, nu man taču vispār varētu saraudināt, un tas noziedznieks uz mani šausmīgi žēl paskatītos, un viņš teikt, ka viņš visu nožēlo. Nē, man tā kā trūks tādas racionālas stabilitātes. Nu, tā ir, jā. Gaidiet? Nezinu, vai es te varēšu tā ielikt. Laikam jau varēšu. Un viens tāds un viens tāds. Viens tā kā spārīte un otrs. Nē, nu ļoti skaisti. Kā es teicu, man ļoti patīk, ka man kaut ko uzdāvina. Nē, nopietni, man ļoti patīk. Un forši, kāds par mani domā, tas man liekas tik pagodinoši. Un precīzi vārds ir pagodinoši. Nu paldies. Viņš arī tēt redzēs to vidi. Kā saka, Viģiku redzēs? Paldies tev. Liels paldies. Nu, man liekas, ka arī skaisti tā, draiski kaut kādā momentā, ja? Tā. Labi, padzeršos vēl ūdeni. Izdomājusi jau bija nezinu ko. Tagad parādīšu darbiņu. Brīnuma ezers. Tas ir tas viens no pēdējiem. Un tad šorīt krāsoju šo. Un vēl nav pabeigts.
Jā. Nu, un pēdējā video sanāca tā, ka man tā kā norāva, maznais puisīts pie manis atnāca un paziņoja to savu vajadzību, un pēc tam jau, viss, ir skaidrs, ka viņš vairs nebūs multeņu varā, ka viņš vairāk jau tagad grib ar mani darboties un runāt, un līdz ar to nesanāk. Un kas jārēķinās vēl pieņemot bērnus, bērni neatbilst savam bioloģiskajam vecumam. Ja? Tā kā tas būs normāli, ka 10-gadīgs bērns gribēs spēlēties ar mīksteļām rotaļlietām, viņš gribēs nākt klēpī ļoti daudz. Tas viss ir pilnīgi citādāk nekā piemēram, vienkārši bioloģiskā ģimenē dzimis, audzis 10-gadīgs bērns. Par to nav jābrīnās, un tā kā vienkārši jāsaprot, ka tā būs. Bet es vēl gribēju pabeigt to domu un īsi pastāstīt par to, ko es tur biju domājusi. Par to, ka es uzskatu, ka cilvēks ir miesa, gars un dvēsele, un kāpēc tad es nevaru manā situācijā un mana vīra, jo mēs esam līdzīgi domājoši, un arī mums ir līdzīga vērtību sistēma, kāpēc mēs tā kā nenodrošinām tikai šo vienu faktoru, kas ir miesa. Miesa ir viss, kas ir materiāls. Tās ir visas lietas, viss, kā mēs rūpējamies par savu ķermeni, par savu labsajūtu, par izdzīvošanu, par mantu, krāšanu un tā tālāk. Jo mēs nevaram atstāt novārtā tādu aspektu kā gars, kas ir tas dievišķais manī, tā elpa, kas manī ir iepūsta, kas ir mana saikne ar to dievišķo un lielo, to grandiozo, kuru priekšā es vispār esmu gan melna un maziņa, gan arī tāds zelta puteklītis. Man liekas, ka zelta puteklītis, jā. Gan arī vēl man arī ir dvēsele. Un tā dvēsele ir atkal, es domāju, ka tas arī ļoti saistīts ar to vietu, no kuras mēs nākam, ar to lielo noslēpumu. Tur, protams, arī nevar izslēgt to dievišķumu, to grandiozumu un to lielo mīklu, kas tas viss ir. Bet skaidrs, ka dvēselē ir, kā jūs varat izlasīt Induļa Paiča, piemēram, grāmatā 9 dvēseles uzdevumi un daudzas citas grāmatas par dvēseli, ka dvēselē ir dažādi spēki, slāņi un tik dažāda informācija, ka mēs nemaz nevaram vienas dzīves laikā to visu ne izprast, ne atrisināt, neizdomāt. Un līdz ar to, ja es, ir tas teiciens, kur mana enerģija, tur es pats, vai kur mana enerģija, tur mana sirds, laikam tā. Un ja es visu savu enerģiju, tik cik man ir dots, kārtoju tikai, un precīzāk atdodu, lai sakārtotu savu materiālo dzīvi, tad tas ļoti daudz paprasīs. Ļoti daudz prasa vienkārši skraidīt un vākt graudus uz to alu. Es domāju, ka tas ir jādara. Bet redziet, tur ir tā gudrība. Tur ir tā gudrība sadalīt spēkus, sadalīt, cik man ir dots, jo ir cilvēki, kas ir ārkārtīgi enerģiski. Viņiem ir tik daudz enerģijas, ka viņi var nezinu, ko izdarīt. Līdz ar to, ja viņi to spēj, un spēj neaizmirst arī par to, ka viņi ir garīgas būtnes, un arī slavēt, kā saka, radītāju, ka viņiem tas viss ir, nepazaudējot tagad to apziņu, kā, es pats, un ja tāda ir apziņa, tad tas ir grāvis, tad tas atkal ved uz grāvi. Vispār tās visas tēmas, šīs ir ārkārtīgi sarežģītas. Un es nemitīgi lasu grāmatas. Un tad es domāju, un tad es kaut ko tur arī saprotu. Un atceros, skatos, vai mans miedziņš ir atnācis apakaļ, bet ne, viņš kaut kur, nezinu, kur viņš aizgāja.
Nu jā, tas ir sarežģīti. Bet vēl, kāpēc tā dievišķā pasaule, kāpēc man tā ir tik svarīga? Tāpēc, ka es domāju, ka mūsos tas ir tas slēdzītis, kur es ieslēdzu iekšējo vērotāju, un tas ir ārkārtīgi tēt izklausīsies droši vien tie, kas par to nav domājuši, tā kā murgaini, kaut kādā mērā, ja? Tas nozīmē, ka tā dievišķā acs manī ir tā, kura skatās. Tas ir tas, kurš manī vēro visus procesus, un kā to var ieslēgt. Es nezinu, man tas ir izdevies, es to esmu ieslēgusi, tāpēc jau man izdevās atbrīvoties arī, tā kā no atkarības, es domāju, nevis tā kā, bet palēnām, tas bija tas iemesls, kāpēc es varēju izkārpīties no tā, ka es visu laiku esmu atkarīga no ēdiena. Un tikai pieslēdzot iekšējo vērotāju. Tas, ka ir kāds manī, kurš nemitīgi vēro visu, ko es daru. Un tas izklausās ļoti absurdi. Es redzu, ka jau man atkal ir zelta 16 minūtes, un tajā vajadzētu iekļauties. Man šodien sanāk tāds, šīzīgs, vienkārši sakot, šīzīgs video, bet jums jāsaprot, ka tāda dzīve, tāda esmu es. Un es negribu neko ne uzskaistināt, ne parādīt skaistāk. Jā, man vienkārši žēl, ka mans vecais kaķis varbūt, nezinu, vai nu ir saindējies vai mirst, jo viņam ir daudz gadu. Jā, un kā vienā no video, kur es stāstu par nesabīsties par nāvi, jā, man vienreiz uzaicināja runāt dzejoli pie mirušas sievietes kapa. Nekas nesanāca. Man var uzaicināt par raudātāju. Par to gan man var pieaicināt, un es, jā. Tā. Visu gaišu un uz tikšanos citā laikā, varbūt citā vietā.